Šobrīd apgrieziens uzņem jaunu krāpšanu. Krāpnieki izlaiks par CSDD, bet schēma ir vecā. Tev atnāk īziņa, ka tev ir uzlikts sots, un īziņā ir minēta arī saite. Starp citu, sūtītājs ir CSDD, tātad krāpnieki izmanto zvanītāja ID mainīšanu, jeb caller ID spoofingu. Kad tu atver īziņā minēto saiti, atveras lapa, kuru uzdodas par manas e-lietas, bet domēns ir mans.csdd/12.com, tātad viņi mēģina atdarināt CSDD lapu. Un pēc tam, burtiski sekundes laikā, tev uzreiz piedāvā autentificēties. Šajā autentifikācijas logā tu vari izvēlēties savu banku, un ja tu ievadīsi tur savus datus, krāpnieks ievadīs tos īstajā bankā, un ja tu apstiprināsi PIN 1, krāpnieks tiks tavā kontā. Kad krāpnieks būs ticis tavs internetbankas profilā, viņš ies pie kartēm un mēģinās iegūt tavu karšu datus. Tev atnāks vēl viens pieprasījums uz Smart ID, un, diemžēl, daži cilvēki man jau ir ziņojuši, ka viņš šo otro pieprasījumu arī ir apstiprinājuši, un krāpnieks ieguva visu karšu datus. Nākamais viņš mēģinās ar šiem karšu datiem veikt maksājumus. Ja tavā kontā nav naudas, nestraucies, krāpniekam tā nebūs problēma, viņš paņems ātros kredītus. Es pats pirms 2 nedēļām šo izmēģināju. Viss, kas man bija vajadzīgs, internetbankā jāievada Smart ID PIN 1, un tālāk es varēju uztaisīt gan konta izrakstu, gan pārskaitīt 1 centu, lai it kā apstiprinātu savu identitāti un mierīgi paņemt kredītus. Vienā no man ziņotajiem gadījumiem krāpnieks no kartes mēģināja pārskaitīt sākumā 1400 eiro un pēc tam 240 eiro. Forši, ka SEB laicīgi reaģēja, piezvanīja klientam un viss bija kārtībā. Un lai arī es iesaku kontā, kurš piesaistīts kartē, turēt tikai tik daudz naudas, cik tu vari atļauties pazaudēt, šajā gadījumā tas nebūtu palīdzējis, jo ja krāpnieks iekļūst tavā internetbankā, tad viņš no tava otru kontu var pārskaitīt uz kartes kontu visu savu naudu un pēc tam no kartes pārskaitīt to projām. Šajā krāpšanas schēmai es liktu atzīmi 3, jo tā ir diezgan primitīva, bet tā kā krāpnieki labi pārzina internetbanku un zina uzreiz, ko darīt, tad es pavilku atzīmi uz augšu un lieku 4 no 10. Bet tu vienmēr pievērs uzmanību domēnam, kurš ir tavu pārlūku adreses joslā. Ja tas nav CSDD.LV vai Swedbank.LV vai SEB.LV, neautentificējies, nevad iekšā PIN 1, jo tu iedos pieeja krāpniekiem. Esi uzmanīgs un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.